Mēs šodien esam jau 7. Kurzemes biznesa fórumā, kuru mēs esam jau izveidojuši kā savu veidu zīmolu, kur cilvēki jau atpazīst, jo šajā gadā mums bija pieprasījums lielāks nekā piedāvājums, jo mēs nespējam visus gribētājus pat uzaicināt uz savu fórumu. Šis ir lieliska vieta, kur pulcēties gan uzņēmējiem, gan publiskam sektoram, mācību spēkiem un studentiem. Ir pavasara un rudens fórums, un mēs katru reizi izvēlamies jaunu tēmu. Es domāju, tas ir izšķiroši svarīgi mūsu uzņēmējiem. Mēs, un es teiktu ļoti personīgi to daru, mēs uzrunājam tās jomas, tās tēmas labākos speciālistus, kādi ir mūsu valstī, un viņi atbrauc uz Ventspili, un viņi stāsta par savu pieredzi, par to, kas ir svarīgākais šobrīd, un kā vajadzētu strādāt un attīstīties. Ventspils augstskola ir daļa no Eiropas Universitāšu alianses Colors. Tā ir reģionāla universitāšu alianse. Un viens no svarīgiem šīs alianses uzdevumiem ir tieši veidot un attīstīt inovācijas sistēmas. Kā veids to panākt ir tieši augstskolas sadarbība ar uzņēmējiem, ar pašvaldību un ar sabiedrību. Un šis fórums ir šī ziņā ļoti svarīgs mums. Šis fórums, kur sanāk kopā gan augstskola, gan uzņēmēji. Un šī fóruma ietvaros ne tikai šodien mēs tā teikt uzklausām viens otru, bet arī vēl 2 dienas studenti strādās pie uzņēmēju definētām problēmām, kas varbūt nenesīs uzreiz rezultātus, bet noteikti ir ļoti svarīgi gan studentu izglītībā, bet kas to zina, varbūt var izaugt arī kāds vienradzis. Latvijas uzņēmējiem viens no lielākiem izaicinājumiem, kas ir, tā ir produktivitāte. Ja mēs esam daudz, maz uzņēmumu, bet mēs nespējam darīt darbu varbūt lielā un būt efektīvi. Un tad šīs tehnoloģijas un īpaši mākslīgais intelekts, kas tagad ir kļuvis tāds īpaši pieejams gandrīz katram darbiniekam, katram iedzīvotājam, tas var dot mums lielisku iespēju šo situāciju mainīt. Tas būtu tas, uz ko mums būs jātiecās, tas mums ļautu arī audzēt ekonomiku, varbūt nedomājot par to, ka mums ir jāpiesaista papildus darba spēku. Gan uzņēmējiem, gan publiskam sektoram. Vissvarīgākais, ka katrs darbinieks ir, es atvainošos par izteicienu, iemērcēts mākslīgā intelekta lietošanas pieredzē. Un tas nav diskutējams. Tas ir obligāti darāms. Jau otro reizi rīkojam arī savu veidu komersantu tikšanos, kuri otrajā daļā prezentē savas biznesa idejas. Un mēs uz to skatāmies, ka tā vieta, kur realizēt šo ideju, varbūt arī mūsu pilsēta. Un mums jāzina, kas ir šī biznesa ideja un ko mēs varam palīdzēt.